Šobrīd Latvijas laukos norit aktīvi pēdējie slāpekļu papildu mēslošanas darbi. Lai gan šķiet, ka rudens sēja vēl ir samērā tālu, taču īstenībā tā jau ir pavisam tuvu. Un jāsāk pieņemt lēmumi par pamatmēslojumu izvēli, pareizi lēmumi. Situācija tuvojos austrumos to neatvieglo. Taču mēs visi saprotam, ka jāmēslo ir. Tāpēc šodien esmu sarunu aicinājis Agrikon Latviju vadītāju, teiksim tā, ekspertu mēslošanas jomā Gati Bērziņu. Sveiki, Gati! Saki lūdzu, kādas ir pēdējo gadu tendences Latvijā tieši mēslošanas jomā? Un mēslošanas jomā, kad visi saimnieki paši var izjust, kad ir tāds samazinājums bijis dēļ tā, ka sadārdzinājās mēslošanas līdzekļu cenas. Un statistika rāda manējā, tai skaitā, bet arī auga aizsardzības dienesta, tas, ka paskābinās augsnes, tur samazinās abi divi, gan fosfors, gan kālijs augsnēs. Un mums abiem arī ir tādas atziņas par to, ka augsnes ir sablīvējušās, kam, protams, varam pielikt klāt nokrišņu esamību, varbūt neregulāru, bet tas, ka mums viņi kaut kādu brīdi ir ļoti spēcīgi, un tas ļoti strauji arī sablīvē augsnes, un tad mūsu Latvijas augsnes nav tās, kas ir paši pa sevi elpojošas, un tā kopumā situācija patiesībā izskatās 5 gadu griezumā pasliktinājusies. Jā, bet ja runājam vispār par nodrošinājumu augsnēs, tos pašu fosforu, kāliju, kas ir tas dominējošais, kas ir vairāk, kas ir mazāk? Jā, teiksim tā. Runājot par atsevišķiem rādītājiem, pH ir pasliktinājies un Latvijā jākaļķoja vairāk kā 2/3 platību. Un šī pH samazinājums būtiski iespaido ražības, būtiski iespaido citu barības elementu izmantošanos. Un dotā brīdī es varētu teikt, ka viens pats pH Latvijā ir atbildīgs par, tas ir ļoti atšķirīgs katrai saimniecībai. Ir saimniecības, kurās noteikti šis zemais pH ir savu 1/4 daļu ražas, paņem no visas saimniecības kopražas. Un ir, zemgalē, protams, tas atkal tā nenotiek, tur šīs pH problēmas nav. Bet pH ir viens no galvenajām problēmām reģionos, kuru noteikti būtu jārisina. Nākamais uzreiz seko, un zemgalē tas atkal ir primārais jau, ir fosfora deficīts. Fosfora deficīts jau vēl pirms 5 gadiem bija tāda zināma problēma, varbūt nopietnāka problēma, teiksim, tādās pusē 60% saimniecību, tad dotā brīdī varētu teikt, ka ir 70–80% saimniecības ar deficītu. Un es saucu vidējos rādītājus, bet, ja mēs runājam par vispār ražu, kā tas iespaido ražu, tad uz pēdējo 5 gadu augšņu analīzes man parāda, kā agroķīmiskie rādītāji, nemaz nepiesaucot citus parametrus, agroķīmiskie rādītāji Latvijā nodrošina tikai 87% ražu. Tas nozīmē, ka 13% vidējais Latvijas saimnieks vienkārši neiegūst nekādā ceļā, tāpēc, ka trūkst šie te barības elementi. Bet, kā es saku, tie ir vidēji rādītāji, citai saimniecībai tie ir 30%, citai saimniecībai tie ir 9 vai 1 vai pat 2%. Ir veiksmīgi saimniecības manos piemēros, kurām lauki ir optimāli, un tiem šis zudums no agroķīmijas problēmām vienkārši nav iespējams. Bet, ja mēs tad runājam par tādu tipisku, ja paskatītos kartēs, labi, neteiksim tipisku, bet kas ir biežāk sastopams, tad, ja mēs skatāmies pēc kartēm, tad šeit mēs redzam, šīs pH problēmas, fosforu problēmas, netik lielas kālija problēmas. Pa piemēru ir saimniecības situācija, kas ir raksturīga daudzos gadījumos, un tā ir tā, kas varbūt man kā konsultantam visvairāk nodarbina galvu, tās saimniecības, kur viss kārtībā parasti tā nesatrauc, bet tas, kad situācija pasliktinās, tās pievērš uzmanību. Un tur mēs varam ļoti labi redzēt, ka augsnes reakcija ir ļoti sliktā līmenī. Tur ir runa par 20–30% ražas neiegūšanu tikai viena pH dēļ, un tai pašā laikā fosforu līmenis ir būtiski pasliktinājies. Un skarbākais, ko es pamanu, kad tad, kad mēs cenšamies pievērst šim uzmanību šim pamatmēslojuma nozīmei, ir šīs bailes par šīs cenas neatbilstību
tām mēslojumam pret to iegūmu. Bet iegūms, ja mēs skatāmies īstermiņā, tad pat šodien mēs esam nokrituši uz tik sliktu stāvokli, kad pie šodienas cenām daudzām saimniecībām iegādāties tieši trūkstošos barības elementus attaisnojās un vairāk kā attaisnojās. Tikai tāpēc, ka tas trūkums ir tik liels. Un tas ir līdzvērtīgi kā tuksnesī pirmā ūdens glāze. Ja tu esi tik izslāpis, tad tev tagad jau tā viena glāze, kas maksā tikpat, cik tev maksā 15. ūdens glāze, ja, tad tā pirmā glāze ir vitāli svarīga. Tā kā, tas, ja saimniecība izvēlās taupīt, un man ir piemēri, kad pāriet uz citiem risinājumiem, par kuriem mēs varam nākamā jautājumā pārunāt, bet taupīt tieši uz šiem pamatmēslojumiem, vidēji man skarbākā saimniecības stāvoklis ir tāds, ka 3,5% gadā zaudē ražu. Varētu šķist, ko tas nozīmē 3,5 gada griezumā. Ja? Tur es tomēr ietaupīju 150 vai 200 eiro nekaļķojot un nemēslojot. Bet tie 3,5% šodien, nākamgad tie ir 7, aiznākamgad tie ir 9,5%. Un, ja saimniecība to, un kā tie piemēri arī šāda taupīšana ir realizējusies jau 10 gadus, tad mēs šodien runājam par to, ka saimniecība kādreiz vāca 7,5 tonnas, šodien viņi nevar dabūt 5. Un tad mēs esam šīs te krustcelēs. Un tas ir tas skarbākais, kas noticis. Tāpēc ir jāpievērš ļoti nopietna uzmanība augsnes auglībai caur šo agroķīmisko pusi. Un, protams, ja mēs runājam vispār par kaut kādu taupīšanu, skaidrs, es ļoti piekrītu tam, ka ir jāsāk ar augsnes analīzēm, kur joprojām diezgan daudz Latvijā grēko. Nav analīzes, un tad mēs jau nesaprotam, kas ir jāizdara, kur varam ietaupīt. Jā, piekrītu, ka noteikti kaļķošana ir pamats, bet pēc tam, ja tomēr... ja parunāsim par tādu, mums nav šīs analīzes, kas ir slikti, bet tomēr ir jāpieņem lēmums. Kā tu pieņemtu lēmumu? Tomēr, ja būtu jāizvēlās dalītais fosfors, kālijs, vai jāizvēlās kāds NPK, šobrīd, piemēram, tirgu ļoti daudz NPK, kur ir augsts kālijs, zems fosfors, kas, manuprāt, ir nepareizi, jo saimniecības lielākoties tomēr salmus atstāja, nenovāc no laukiem. Tad kā tu uzskati, kā būtu pareizi pieņemt to lēmumu? Kāds NPK jāizvēlās, ja tas ir NPK vai dalītā mēslošana? Jā. Tad, pirmkārt, kāpēc tas kālijs ir augstākā līmenī, tas ir tas iemesls, ka mēs tos salmus atstājam, un tieši tas ir tas pierādījums tam arī agroķīmija. Kaut vai, ja kā saimnieks bez augšņu analīzēm zinātu to Latvijas vidējo stāvokli, ko es tikko principā aprakstīju, tad es ņemtu vērā to, ka tas kālijs nav tā lielā problēma. Viņa nav tā lielā problēma tieši tādēļ, ka augsnes resurss, kas augsnē ir palicis, strādā. Viņi nāk šodien pa labu manai ražai. Līdz ar to uz to es tik lielu fokusu to barības elementu neliktu. Es liktu uz to, kas ir man lielākais šķērslis. Pieļauju, ka par kaļķošanu es ceru, ka saimniecībām nav īsti jautājumi, ka tas tomēr tiek uztverts nopietni, ka tā ir tāpat prioritāte numur 1. Ja pH tavā reģionā nav kārtībā, tad tiešām attaisnojās kaut vai izmēģināt. Nokaļķo ar 3, varbūt 5 tonnām lauka apgabals, kur tev nekad nepatīk īsti tā ražība. Bet, jebkurā gadījumā daudz lētāk paņemt analīzes un darīt ar objektīviem cipariem, bet ja kaut vai tādā veidā. Bet runājot par fosforu, tā ir tā lielākā problēma. Vai nu strādāt ar mono, vai nu izvēlēties NPK formu, kurā dominē šis te fosfors. Un tas ir tas Latvijas galvenā atslēga, kādus mēslošanas līdzekļus graudaudzētājiem, kas šo salmus atstāja, būtu jālieto. Jo tā ir tā lielākā, attaisnošanās. Salīdzinājums, piemēram, kāpēc man to kāliju nevajag un to fosforu vajag, ir, pielīdzināsim, man mājās ir apsilde ar gāzi. Ja? Nē, es pirkšu malku, jo malka ir lētāka. Man jau viņa nepalīdz. Man jāpērk ir gāzi, kaut vai viņa mēdz būt dārgāka. Un ja augsnē trūk šis te fosfors, tad katra ieguldītā, te jāskatās ir tā attaisnošanās. Ja tu ieguldīji 1 eiro fosforā un tas tev nec apakaļ 4 tikai tāpēc, ka tā vajadzība ir tik augsta, vai tu ieliec 1 eiro kālijā, kurš tev atnes atpakaļ 1,5. Tur vienos vārtos es gribu likt to, kurš atnes atpakaļ 4. Labi, man šodien fosfora cena pacēlās.
tie vairs nav 1 eiro, lai dabūtu atpakaļ 4. Tie ir varbūt 1,5 eiro. Bet tas vienalga ir lielāka attaisnošanās. Tā kā jebkurā gadījumā katrai saimniecībai, teiksim, tā fosforu vajadzība ir jārisina prioritāri numur 1, jo tas ir Latvijas vidēji lielākā problēma. Bet visobjektīvāk ir uztaisīt analīzes, iegūt korektas receptes un rekomendācijas, kas tad ir nepieciešams, izvēlēties strādāt vai no šo to NPK, kur dominē šis te fosfors, vai strādāt ar atsevišķiem barības elementiem. Un plus vēl tas, ko es ikdienā arī nodarbojos, mums ir kalkulators. Mēs varam saimniecībā izreikināt, arī palīdzēt noskaidrot, vai par tādu cenu un cik viņam attaisnojās to barības elementu pirkt. Un līdz ar to iegdodot tādu zināmu drošību. Bet tas skaidrs, un principā, ja mēs runājam par taupīšanu, var taupīt, bet tas jādara gudri. Piekrīt? Tieši tā. Kā teikt, tās taupīšanas, kuras es esmu piedzīvojis, kas tagad biežāk saimniecības saka, es taupu uz tiem sadārdzinātiem mēslošanas līdzekļiem, bet cenšos savus augus īstermiņā veicināt augšanas periodā ar smidzinātāju, ar dažādiem augstnes bagātinātājiem produktiem. Un problēma ir tā, ka šie produkti ir īstermiņa produkti. Es zinu, ka piegādātāji mēdz runāt, vai ražotāji mēdz runāt savādāk. Tie ir īstermiņa produkti, jo viņi nepienes barības elementus augsnē. Viņi palīdz izmantot, un tā ir taisnība tajos apgalvojumos, viņi palīdz izmantot augsnē esošo. Bet tas ir īstermiņa kredīts. Tu šodien aizņemies ražu uz nākotnes rēķina ar šiem te produktiem. Un tam dēļ atkal es varu pateikt, kāpēc tad mēs 5 gadu laikā esam tur, kur mēs esam. Tāpēc, ka fokus ir jāpievērš šiem te pamat auglībai. Bet, principā, arī sakārtojam pamatauglību, šie, teiksim, brīnumlīdzekļi, visi kopā jau strādā izcili, bet tikai jāatcerās, ka tai augsnē kaut kas jāatgriež, jo tomēr ražu mēs iznesam. Tieši tā. Es teiktu tā, ka ražībām kviešu kontekstā līdz, ja tavas ražības ir zem 6 tonnām, strādā pamatlīdzekļiem, jo tie ir cēloņi visām tavām problēmām. Tad, ja tu vēju 8-9 tonnas, tad tev jāprot jau smuki balansēt ar šiem te brīnumlīdzekļiem. Tur ir noteikti labi produkti, par to nav runa. Tad ir jāprot jau balansēt, bet nedrīkst aizmirst viennozīmīgi. Tur pamats jau visam ir šī augstnes auglība. Un tiem jau arī tās 9 un 8 tonnas ir tikai tām saimniecībām, kurām šī pamata auglība ir tāda, kāda viņiem jābūt. Bet, zin kā, interesants stāsts arī, kad runā par taupīšanu. Taupam uz NPK, bet ja mēs redzam, ka pavasarī augi izskatās labi, tad mēs slāpekli gan dodam pilnās devas, lai izspiestu maksimālo ražu. Un pēc tam pienāk rudens, bet atgriezt mēs neko negribam. Mēs gribam izņemt, bet negribam atgriezt. Tā tas notiek, vai ne? Tā tas notiek, un arī šī paša, piemēram, fosfora deficīta dēļ rodās dažkārt situācija, ka cerošana neizpildās tik veiksmīgi, kā gribētos, un tam dēļ arī slāpekļu papildu mēslojums, ja pavasaris ir puslīdz silts, vai ne, tad šīs te pirmā slāpekļu papildu mēslojums ar to mēģina kompensēt šo lietu. Bet tā pieeja, kad šo stiebru skaitu, jeb to potenciālu, lai tas vārpu skaits kvadrātmetrā izveidotos, ja tu to centies panākt tīri ar slāpekli, apzinoties, kad ceru skaits ir zems dēļ fosforu deficīta, tu izvēlējies katru gadu ieguldīt daudz vairāk slāpekli, iztērēt par 30-40 kg vairāk, kas izmaksā savus 50-60 eiro hektārā katru gadu, nekā vienkārši 20 eiro hektārā vairāk ielikt fosforam kaut kādus 3 gadus, un tev fosforu līmenis ir sakārtojies, un tev nav vairs jāiegulda. Tā ir tā nianse. Tā kā elementiem jābūt balansā, tad arī veidojās vislabākā attaisnošanās vienam. Liederība arī starp barības elementiem būtiski palielinās, tā, ka tev ir minimum muciņas princips izpildījies. Jā. Un arī, kur tu principā iezīmējās, uz kāliju ietaupam, fosforu lietojam, uz slāpekli pēc tam ietaupam, un iznākums ir labāks. Jā. Jo tad neiet runa par to, kad cik produktus pirkt vai kā, bet daram to pareizi, daram to precīzāk, un iznākums būs labāks. Jā.
vai nu šīs analīzes, es domāju, ka lielākajai daļai saimniecībai vai nu pat ir, teiksim tā, nav šodien pat saimniecībai, kurai jābalstās ir kaut kādos jāzīmē kafijas biezumos, kas viņam tie augsnē ir. Katram ir bijuši vai no augstsības dienesta, vai no pie mums, vai kādā citā uzņēmuma analīzes bijušas taisītas. Pēc tā jūs varat jau saprast savas prioritātes, kas ir vajadzīgas, un tā attiecīgi uz tiem vajag arī balstīt lēmumu, un viennozīmīgi tad ir panākumiem vienkārši ir durvis vaļā. Jā, principā, manuprāt, esam galvenās lietas izrunājuši. Teikšu tev paldies. Jā, paldies tev. Un es domāju, turpinam mūsu sarunas un rūpējamies par Latvijas augsni. Jā, tā darām.